Nu, mans vārds ir Gins Grīnbergs. Es esmu tēlnieks, kas dzīvo Bostonā. Strādāju ar metālu un pa nogalēm cepu pankoks. Tā kā Jā, mans vārds ir Armands Ramoliņš. Esmu dzīvojis Bostonā visu savu mūžu, un es strādāju uz būvēm, es strādāju kā kontraktors, un es domāju, varbūt Gintam ir jāpastāst drusku, kā es atceros, kā mēs šito pankūku brokastis sākām, bija viņa tēvs. Man nav, tāpēc gribu, lai viņš paskaidro, bet viņa tēvs mūs tādu grupiņu vīriešus dabūja kopā. Nu, man jāsaka, 25 gadu atpakaļ. Nu, apmēram, Gins varbūt labāk var pateikt. Un tā gandrīz, nu, katru gadu bez iztrūkuma mēs esam ģimenes dienā. Tas ir maija beigās vienā tanīs svētdienas rītā, tad mēs Gins tagad visu to mīklu mums sagādā, un tad mēs sanākam un mēs tur cepam pankūks. Agrākus gadus mēs pat uzvedām tādu mazu, mēs tur dziedājām, un kā es atceros ar Grimbergu Kārli, mēs tur bijām kādi 10 vai kā, kas uz tādām maiņām tās pankūks. Tagad mēs esam gandrīz tikai, kuru var dabūt, tas to pieskaita klāt. Mēs kādi 4 apmēram tagad esam palikuši. Jā, 25, varbūt pat 30 gadu atpakaļ tagad, es neatceros. Man liekas, tas sākās ar to, ka man vecā mamma bija tā kā Dāmu komitejas priekšniece, kas tur, un toreiz, ka bija neskaitām daudz tās dāmītes, un viss cepa no nulles tur uz vietas, cūka cepets un kāposts, un tā mans tēvs gribēja kaut kā viņam atmaksāt pa visu to darbu, un tad izlēma, kad mātes dienā tieši, kad vīrieši ceps dāmām. Jā, man liekas, no sākuma ņēma visus večus no padomes, draudzes padomes, un tad bija, daudzi palīgi un daudz ēdāji. Un pa tiem gadiem tā draudze ir samazinājusies, un tie cepēji arī ir samazinājušies, bet to tradīciju vēl turpina. Jā, par recepti man ir ļoti, ļoti elementāras proporcijas. Tā kā 1 olu, 1 krūze miltu un 1 krūze pienu, un tad pareiķina apmēram, no tā sanāk apmēram 7 pankūks, un tad jāizgudro, cik apmēram būs tie ēdāji, un tad jāsareizina. Gintam vienmēr iznāk garšīgi, vienalga kā vienmēr ir garšīgs. Es agrāk pirku tā kā, es nezinu, 7 doču olas un 4 galonus pienu un 20 kilogramu maisu miltus un tik maisījām. Es pieliku savas meitiņas visus pie darba, lai olas sit un lauž katlā un tad izgudroju, kad paņēmām no maisītāja to un es piemetināju pie tāda dzelzs stieņa un tad ar elektrisko urbi, power drill, maisījām katlos, jo ar roku tas ir pat traki, un ar to mazo
parasto maisītāju tas nepietika. Agrākus gadus tad daži vīri arī ievārījumu mājās bija taisījuši un saveda, visu 10 vai kā atsevišķus ievārījumus paši taisīt. Un agrākus gadus arī, Gint, atceries, tur taisītās biezās pankūks, tur tas rācēns bija vienmēr tas, kas taisīja arī atsevišķus pankūks, un tad arī tur desas zināmā laikā lika. Un es atceros, ka kādreiz es tad gāju iekšā baznīcā, un tad cilvēks smaidīja, jo es ļoti smaržoju pēc pankūkām. Tie vēl gaida tikt iekšā un ienāk un ir tā kā, boy. Tā kā mūsu ēdienu karte ir samazinājusies. Mums ir planās pankūks, Kanādas sīraps, kaut kādi 2-3 dažādi ievārījumi un no biezpienu, un tad aiziet. Es parasti ap 9 ierodos. Tūlīt pirmais ir uzliek kafiju, lai visiem večiem būtu spēks un spars. Un tad katrs paņem savu mīļāko pannu un šito priekšautiņu, un tiem, kam ir mats, tad tie arī uzliek to cepurīt un aiziet. Kā jau svešā virtuvē veči neko nevar atrast, mēs rakājamies pa visām lādēm. Kamēr arī noregulē pareizo gāzi, karstumu tieši tai pannai. Tas paiet kādu laiciņu. Pirmās pāris, kā vienmēr, neizdodās. Tos mēs priecīgi noēdam. Kad sāk cept, tad sāk gribēties ēst arī. Daudz veči pa tiem gadiem. Daudz palīgi un vecā gada gājuma cilvēki, tie jau ir aizgājuši, bet es arī es vēl atceros, kad gandrīz visi bija stingri, bija vesela paudze vecāki par manīm, ka es tur sāku. Bet tagad mēs esam tie vecie. Jā. Kaut kādīgi vajag to nākušo paudzi piesaistīt un likt pie darba. Un man liekas, viņi arī daudzi ir ar mieru, tikai viņus jāuzrunā. Jā, ir jautri, bet tā viena lieta, ka tas man ir licis saprast, ir, cik tas ir tomēr liels darbs, ko tās dāmas veic. Tā ir gara diena un tu visu dienu uz kājām. Tā ir tā saprašana, cik viņas tur ir ieguldījuši laiku. Nav jau arī vairāk daudz tie darītāji. Mēs tur talkas rīkojām un mēģinām uzturēt to baznīcu. Mēs Gint jau padomē esam, tiešām 30 gadi. Jā, 30 gadi vai kā. Mēs esam šajā draudzē dzimuši, un tas ir Bostonas stūrakmens latviešu sabiedrībai. Mēs jūtamies, ka mēs esam diezgan atbildīgi par viņas uzturēšanu un nākotni. Tā ir vairāk tāda sirdslieta, ka tu nestrādā priekš kāda cita, bet es vienmēr, ja es kaut ko daru baznīcai, tad tas liekas, ka tās ir mūsu mājas. Un jā, tā kā arī Gens teica, mūsu tēvi abi bija padomē no paša sākuma. Tur ir daudz gadi, kur šitie vīri strādājuši un uzturējuši. Tā tiešām tās ir mūsu mājas, un mēs tur mīlam būt un piestrādāt, lai viss, teiksim, ir cik labi tur visu var, teiksim, uzturēt. Jā, mana vecāmām viņa bija
ļoti laba un garda pavāre, un viņa faktiski strādāja vienā slimnīcā par galveno pavāri. Un tur bija vairāki latvieši tajā komandā. Un tad, tad viņa man mūžīgi veda kaut kādas kūks, kaut ko garšīgu atveda. Un cepa pankūks un viss tā kā es, es mīlu uzēst.